Albion Human Nutrition piedāvā Albion minerālu vielu īsto aminoskābju helātu sistēma, organisko minerālu vielu uzsūkšanās spēja, salīdzinot ar citām minerālu vielu neorganiskajām formām. Vēl pavisam nesen farmācijas industrijā un uztura bagātinātāju ražošanā izmantoja minerālvielas, kas bija ķīmiskās rūpniecības blakus produkti. Tika izvēlētas un izmantotas vismazāk toksiskās minerālvielu ķīmiskās formas – sulfāti, karbonāti un oksīdi. Šajā prezentācijā mēs parādīsim dažādu minerālvielu uzsūkšanos spēju gremošanas procesa laikā. Ir divu veidu minerālvielu formas – organiskās minerālvielas un neorganiskās minerālvielas. Šeit redzama neorganiskās minerālvielas molekulas kopīgā jeb pamata struktūra. Kad minerālviela sāls formā nonāk kuņģa sulas skābajā vidē, gremošanas procesam sākoties minerāla daļa tiek atdalīta no molekulas pamatstruktūras. Šī atdalītā minerāla daļa var nonākt saskarē ar kuņģa gļotādu un izraisīt tās kairinājumu un nepatīkamas blakus parādības atkarībā no cilvēka jutīguma pakāpes. Atdalītā minerāla daļa turpina ceļu pa gremošanas traktu, nesot līdzi dabīgu, lādētu jona lādiņu. Šis lādiņš ļauj piesaistīt citas lādētas daļiņas, kas ir uzņemtas ar ēdienu, piemēram, dārzeņus, šķiedrvielas, taukus. Šīs pārtikas daļiņas izolē un inaktivizē minerālu, samazinot tā uzsūkšanos un izmantošanu organismā. Tādējādi šī samazinātā minerāla pieejamība mazina neorganiskās minerālvielas efektivitāti. Nelielā atlikusī brīvo minerālu daļa turpina ceļu pa gremošanas traktu, konkurējot un cīnoties ar citām minerālvielām par uzsūkšanos, lai tālāk nokļūtu šūnās. Kalcijs ir makrominerālviela, kas organismam nepieciešama daudz un lielās devās. Tas gremošanas traktā galvenokārt ir lielā daudzumā un var kavēt citu brīvo minerālvielu, piemēram, dzelzs un cinka uzsūkšanos. Uzsūkšanās caur zarnu sieniņu membrānu ir pārslogota un tiek kavēta. Kā rezultātā neuzsūkušās pamatminerālvielas no organisma tiek izvadītas neizmantotā veidā. Turpretī Albion organiskie aminoskābju helāti ir speciāli izstrādāti, lai pārvarētu šos šķēršļus. Albion minerālvielu helāti ir radīti, izprotot cilvēka gremošanas un minerālvielu uzsūkšanās procesu un tā īpatnības. Albion pieder vairāk nekā 100 patentu pasaulē, kas garantē un aizsargā šo minerālvielu helātu zinātnisko un unikālo izstrādes procesu un to struktūru. Ir veikti plaši klīniskie pētījumi un noteikti kvalitātes pārbaudes kritēriji katrai helātu sērijai. Šiem organiskajiem minerālvielu helātiem ir īpaša molekulas uzbūve. Divas glicīna aminoskābes veido specifisku gredzenu, kur katrs ligants ir pievienots, lai aizsargātu minerālvielu no abām pusēm. Šī struktūra ir pietiekami stipra, lai saglabātos neizmainīta gremošanas procesā kuņģa skābās vides ietekmē, taču arī pietiekami elastīga, lai minerāli varētu atbrīvoties precīzā vietā tievajās zarnās. Minerālvielu helātiem ir īpaša molekulārā saite starp minerālu un aminoskābes ligandu. Katrs ligants savienots ar minerālvielu divās vietās, garantējot tās stabilitāti gremošanas procesā. Aminoskābes apkļaujas apkārt un aizsargā minerālvielas gremošanas procesa laikā. Tās netiek atdalītas un nošķirtas, kā tas notiek ar minerālu sāļu neorganisko formu. Tā kā Albion helātu minerāliem ir neitrāls lādiņš, tie nesaistās ar nejaušām pārtikas daļiņām kuņģī un zarnās. Tādēļ Albion īsto minerālvielu helātiem ir līdz pat 20 reižu lielāka biopieejamība nekā citām neorganisko minerālvielu formām. Šī ilustrācija izskaidro biopieejamības mehānismu. Tiklīdz uzņemts, minerālvielu helāts tiek uzsūkts un izmantots pilnībā un kļūst par 100% uzturvielu. Abas sastāvdaļas, gan minerālviela, gan aminoskābes, organismā tiek izmantotas šūnu līmenī šūnu barošanai. Albion minerālvielu helātiem raksturīgā stabilitāte ļauj minerālvielām palikt neskartām aminoskābes struktūrā un neizraisīt nepatīkamos kuņģa gļotādes kairinājumu blakus efektus. Tieši helātu minerālvielu molekulas stabilitātes dēļ minerālvielas nesaistās ar citām uzņemtajām uzturvielām.
Helāta molekulārā struktūra saglabājas vesela, līdz tā nonāk savā ideālajā uzsūkšanās vietā, tievajās zarnās. Taču zinātniskie pētījumi ir uzrādījuši ļoti labu helāta uzsūkšanos arī citās tievo zarnu daļās – 12 pirkstu zarnā un līkumainajā zarnā. Tievās zarnas epitēlija jaudu slānī minerālvielu helāti tiek satverti un aktīvi transportēti caur gļotādas šūnām. Tiem nav jākonkurē ar citām minerālvielām par uzsūkšanos. Nonākot šūnā, vielmaiņas procesa rezultātā minerālvielas tiek atbrīvotas no aminoskābju ligandiem, padarot abas vielas pieejamas nepieciešamajai izmantošanai daudzu orgānu un orgānu sistēmu vajadzībām. Albionu aminoskābju helātiem piemīt augsta biopieejamība un terapeitiskā efektivitāte, un tiem nav nevēlamo blakus parādību un miedarbības ar citām uzturvielām.